Sveiki! Es esmu Linda no Manila, dāvanu un papīrlietu veikala, un šodien mēs iemācīsimies iesaiņot dāvanu. Dāvana ir lielisks veids, kā kādam parādīt mūsu mīlestību, rūpes, un ne tikai laiks, ko mēs tās izvēlē patērējam, parāda to, cik ļoti mēs esam domājuši par tās saņēmēju, bet arī ir ļoti būtiski, kā mēs to iesaiņojam. Ir neskaitām daudz dažādu dāvanu veidi. Ir dāvanas, kuras mēs varam pasniegt saviem ģimenes locekļiem, mamām, māsām, tētiem. Varbūt kādam skolas biedram vai draugam. Varbūt, ka ir dāvana, kur tu vēlies pasniegt vecmāmiņai vai vectētiņam. Katrā ziņā dāvanas var būt mazas, lielas, paštaisītas, nopirktas, bet tas nemaina faktu, ka mēs viņus vienmēr varam arī skaisti iesaiņot. Es kā veikala Manila idejas autora un īpašniece ikdienu pavadu ne tikai darbā pie datora un atbildot uz e-pastiem vai runājot ar klientiem zālē vai citiem partneriem. Es arī mēdzu iesaiņot dāvanas. Un ir dienas, kad es dienas laikā iesaiņoju ļoti daudz dažādus dāvanas, sākot no televizoru, beidzot ar mazu gredzentiņu. Bet kā mēs saņojam? Parasti mēs sākam ar papīra izvēli un pieskaņojam dažādas aksesuārus, vai tā būtu lentīte, vai piespraudīte, vai kāda brīnumsvecīte, vai etiķetīte. Dažkārt gadās, ka dāvanas ir tik lielas, ka viens galā nevar tikt un ir jāsauc palīgā arī kolēģi. Man vislabāk patīk, kad saņošanai ir laiks, jo tad to var izdarīt lēni, mierīgi, precīzi un rezultāts būs īpaši skaists. Šodien mēs iesaiņosim dāvanu 6-gadīgai meitenei. Dāvanā būs pelīte ar zobu kastīti un piezīmju lapiņas ar sirsniņām. Tavā gadījumā tā var būt jebkāda dāvana. Ja tas ir kaut kas, ko tu esi gatavojis pats, tas būs vēl īpašāk. Ja tev ir sarūpēta dāvaniņa, tad sākam ar to, ka ja dāvaniņai nav regulāra forma, vieglāk viņu būs iesaiņot, ja mēs viņu ieliksim kastītē. Kastīti var arī mājās atrast kādu jau lietotu, nav vienmēr jāgādā kaut kas jauns. Kastīti saņosim papīrā un nebēdā, ja tev nav šāda gatava jau dāvana saņošanas papīra loksne, tu droši var izmantot arī mājās esošu krāsaino papīru, varbūt avīzi vai zīdpapīru, varbūt tev ir balts papīrs, kur tu pats apzīmē un radi savu papīra dizainu. Dāvana iesaiņošanai veikalā Manila mēs izmantojam apusējo skoču, taču mājās tu var izmantot arī līmes zīmolu. Dāvanu vēl īpašāk var padarīt, ja pievienos tai atbilstošu kartīti. Šajā gadījumā tā būs etiķete, kura man jau ir gatava, bet ja tev ir mājās kāds papīrītis vai kartoniņš, no kura tu vari pats uztaisīt, tad, piemēram, no raiba papīra tu vari izgriezt kādu elementu un uztaisīt tādu pats. Dāvanu apsiesim ar dāvanu lentu. Gadījumā, ja tev nav pieejama dāvanu lenta, tu vari izmantot, varbūt Ome ir kāda dzīves gabaliņi vai saglabājušās lentītes no kādas citas dāvanas, droši izmantot tās atkal. Vēl dāvanu var papildināt ar mazām papildus dāvaniņām. Šajā gadījumā tā ir brīnumsvecīte vai piespraudīte, ko vēlāk var dāvanas saņēmējs pievienot pie apģērba un izmantot ikdienā. Tā kā mūsu izvēlētā dāvana ir mīksta un sastāv no vairākām daļām, lai gala rezultāts būtu skaists, mēs to ieliksim kastītē. Tātad mēs ņemam kastīti un ievietosim tajā dāvanu. Tā kā dāvana ir nedaudz mazāka par kasti un mums paliek brīva vieta, mēs izmantojam papīru, lai aizpildītu to un dāvana tur nemētātos. Ja tev mājās ir kaut kādi papīra atgriezumi vai gabaliņi, vai varbūt senāki dāvana ietinamie papīri, tad droši viņus var saņurcīt un likt iekšā. Šajā gadījumā liksim zīdpapīru virsū, lai dāvanas saņēmējs pirmajā brīdī atverot dāvanu, vēl neieraug, kas tur ir iekšā un lai viņam būtu lielāks pārsteigums. Tagad mēs piegriezīsim papīru. Lai kastē nepaliktu vaļā gali, ir svarīgi piegriezt pareizi. Papīrs, kas ir galā, nedrīkst būt par maz. Nepieciešams, lai tas iet vairāk kā puses kastītei pāri. Ja mēs iedomājamies vidusdaļu, tad papīram ir jāiet pāri pusē. Un tā abās pusēs. Otrs izmērs, kas mums ir jāpiegriež, ir papīrs, lai iet apkārt visai dāvanai, bet atkal ne pārāk daudz, jo ja tev būs tur dubultā liels gabals, tev vēlāk būs grūti saiņot. Tāpēc papīru piegriežam, lai visam apiet apkārt un kāds 2 cm pāri. Tagad mēs nogriezām lieko papīru
galos. Un tagad nomērīsim, lai tas der apkārt dāvanai. Un nogriezīsim apmēram 2 cm, lai pārklājās. 2 līdz 3. Pēc papīra piegriešanas mēs sākam pielocīt papīru ap kasti un pārbaudam, vai mums visur viss der un ir pareizi sagriezts. Un papīra mala, kas ir oriģināla taisnā mala, to jūs nolīmējat ar līmi vai uzliekat apusējo skoču. Šajā solī būtiski ir atstāt dāvanu pa vidu, lai abos galos ir vienāds apmēram laukums. Un iespējami cieši novilkt papīru, lai vēlāk vieglāk ir iesaiņot, jo ja šeit gadīsies, ka ir gaisa burbuļi, būs grūti aiztaisīt ciet galus. Tāpēc svarīgi ir nostiept. Tagad, kad esam aptinuši papīru apkārt dāvanai, mums ir nepieciešams aizvērt galus. Galus mēs sākam locīt ciet, nolokot augšējo malu un izveidojot sānos maliņas. Uz maliņām tu uzliec līmlenti vai līmes zīmuli un noloki to šādi. To pašu izdaram arī otrā pusē. Galus turpinam līmēt ciet, arī uzliekot skoču vai līmīti šeit uz daļas, kas palika uz galda, un cieši pielīmējam pie kastītes. Lūk, mums ir gatavs viens no dāvanas galiem. Tagad to pašu izdarīsim arī otrā pusē. Lai tev būtu vieglāk pielocīt pēc tam, kad tev jau ir uzlikta līme, pirms tu liec līmi, tu vari veikt tādu pirms locījumu un pēc tam atlocīt vaļā un uzlikt līmi. Lūk, mēs esam iesaiņojuši dāvanu. Un tagad mums atliek uzsēt lentu un izdomāt, kā mēs vēlamies to papildināt. Atkarībā no tā, kāds tev ir papīrs, vai tam ir mazs raksts, vai varbūt liela zīmējumi, tu vari tā dizainu izmantot savā labā un saņojot dāvanu, ieplānot, kurš no tiem varētu būt dāvanas pirkspusē. Šajā gadījumā mēs varam iepriecināt dāvanas saņēmēju un uzsienot lentu, viņam būs arī redzams, piemēram, viņa mīļākais zvērs, lūsis, stirna vai kāds cits. Tagad mēs uzsiesim lentu. Es esmu izvēlējusies kaut ko tādu zemes toņus un mežu, lai pieskaņotu šai dāvanai, bet nevienmēr vajag kaut ko tādu neitrālu. Noteikti var uzsiet arī šai dāvanai kaut ko spilgtāku, košāku. Galvenais, lai tu esi padomājis par to, kas patiks saņēmējiem, un galvenais, lai tev pašam patīk, kā tev ir sanācis. Lentu mēs sākam siet dāvanai augšpusē. Mēs paņemam aptuveni šādu gabaliņu pāri, tik cik ir dāvaniņai vidusdaļa, apmēram tikpat daudz, lai ir pāri. No tā mēs vēlāk taisīsim pušķīti. Mēs pieturam lentu un apsienam apkārt kastītei. Šeit mēs izveidojam krustiņu, savijam viņas kopā un atkal aptinam apkārt kastītei. Šajā brīdī gabaliņš, ko mēs atstājām pirms tam sākumā, ar to mēs apvijamies apkārt lentītei, kuru tikko paņēmām no šīs pusītes. Un mums sanāk šāds te, tā kā mezgliņš. No katras puses lentītēm uztaisam pušķīti, kurus atkal savā starpā labo liekam pa virsu un ar kreiso apvijamies apkārt labajam un savalkam. Lentīti ar pirmo
mēģinājumi uzreiz nesanāks. Viņu vienmēr vajag piekārtot. Un to tu vari droši darīt lēnā garā pēc tam. Kad es izvēlējies, cik liels būs pušķītis un cik garš tu vēlies arī atstāt šīs te sānu lentīšu galiņus. Lentīti nogriez slīpi, lai ir mazāk iespēja, ka līdz dāvanas pasniegšanas brīdim viņi sāk izirt. Ja tu nogriezīs taisni, tad visticamāk viņi arī izirs. Un dāvaniņa ir iesaiņota. Kā es sākumā minēju, dāvanu iespējams papildināt arī ar kartīti vai etiķeti un kādu nelielu papildus dāvaniņu. Mēs tagad pievienosim etiķeti, uz kuras droši var uzrakstīt novēlējumu savam dāvanas saņēmējam. To mēs pievienojam ar diedziņu un piesienam pie lentītes, kas mums ir ap dāvaniņu apsieta. Diedziņus var nogriezt īsus, lai viņus neredz, un paslēpt zem dāvanu pušķīša lentes, zem lentes pušķīša. Šeit būs dāvana ar piesieto etiķeti, bet mēs pievienosim arī brīnumsvecīti. To mēs varam aizlikt, piemēram, aiz lentes vai jau siešanas brīdī piesiet klāt, lai nepazūd. Un ir vēl iespēja arī papildināt dāvanu ar piespraudīti. Un tās mēs klientiem iesakam pasniegt, piemēram, šādā veidā, kad mēs viņu pieliekam klāt pie lentītes. Tas arī viss. Mana dāvana ir iesaiņota. Tagad, kad arī tu māki saiņot dāvanu, es tev aicinu pārsteigt un iepriecināt savus draugus un ģimeni ar pašu saiņotām dāvanām. Tici man, dāvināšanas prieks būs vēl lielāks.